Labdien! Mani sauc Jelizaveta Pavlova un esmu ārsts dermatologs vai neirologs Rīgas pirmajā slimnīcā. Šobrīd mēs atrodamies Rīgas pirmās slimnīcas dermatoloģijas un seksuālo transmisīvo saslimšanu klīnikā, kur veiksim pacientam ādas veidojumu apskati. Mūsu klīnikā ādas veidojumus var apskatīt gan ar manuālo dermatoskopu, kad pieliekot klāt dermatoskopu, mēs palielinam katru no ādas veidojumam 10 reizes un apskatāmies pēc noteiktiem algoritmiem. Otrais variants ir digitālais dermatoskops, kur tā būtība ir līdzīga. Veidojumus var nobildēt un laika gaitā vērtēt izmaiņas dinamikā. Ja vizītes laikā ir konstatēts kāds labdabīgs ādas veidojums, ko pacients vēlās arī noņemt, piemēram, vīrusa kārpa vai papiloma vai seborēiskā keratoze, tad mēs varam to izdarīt. Viena no populārākām metodēm, kā to izdarīt, ir kriodestrukcija, jeb veidojuma piesaldēšana ar šķidro slāpekli.